Šodienas tēma, par ko es gribētu pastāstīt, ir mugurkaula traumas un tieši muguras smadzeņu bojājuma kontekstā. Jāsāk ar to, ka mugurkauls ir unikāla struktūra mūsu organismā. Tātad, kā jau nosaukums liecina, tas ir kauls, taču tas patiesībā sastāv no 32 atsevišķiem kauliņiem jeb skriemeļiem, kurus savstarpēji savienā starpskriemeļu diski, starpskriemeļu locītavs un saišu aparāts. Šim te mugurkaulam ir vairākas funkcijas. Pamatā tā ir balsta funkcija, proti tas ir tas centrālais kauls, kas balsta mūsu visu ķermeni. Otra funkcija ir tāda, ka mugurkaulam ir kustība funkcija. Šis te kauls ir unikāls ar to, ka viņš spēj kustēties. Tātad mēs, pateicoties mugurkaula kustībām, mēs varam saliekties, atliekties uz vienu, uz otru pusi, darīt rotācijas kustības un visu pārējo. Tātad šis kauls ir kustīgs. Un trešā lieta, kas padara to unikālu, viņa iekšpusē atrodas muguras smadzenes. Un mugurkaula uzdevums ir pasargāt šīs te muguras smadzenes no traumatiskiem bojājumiem. Kā zināms, muguras smadzenes ir galvenais kabelis, kas savieno galvas smadzenes ar visu pārējo ķermeni. Tātad šī te kabeļa bojājums varētu radīt katastrofālas sekas. Un to es gribētu pastāstīt. Mugurkauls kopumā ir diezgan spēcīgs un izturīgs. Tomēr smagas traumas rezultātā, vai tā būtu autoavārija, kritiens no augstuma, dažkārt tas ir leciens nezināmā ūdens cilpnē ar galvu pa priekšu. Tad var tomēr notikt tik spēcīga trauma, ka rodās mugurkaula bojājums. Un par cik mugurkaula iekšpusē ir muguras smadzenes, var traumas rezultātā tikt bojātas arī muguras smadzenes. Visnepatīkamākā situācija ir tāda, kad mugurkaula traumas rezultātā ir pilnīgs muguras smadzeņu bojājums. Proti, uz leju no traumas vietas cilvēks zaudē spēju kustināt ķermeni un just ķermeni. Šī ir visnepatīkamākā situācija ar viskatastrofālākajām sekām, kad faktiski izārstēt pilnīgu muguras smadzeņu bojājumu praktiski nav iespējams. Tas nozīmē, ka cilvēkam būs jāpiemērojās tālāk dzīvei šajā situācijā. Cita situācija ir, kad cilvēkam ir mugurkaula traumatisks bojājums, bet viņam ir tikai daļējs vai nepilnīgs muguras smadzeņu bojājums. Tātad muguras smadzenes ir bojāts daļēji. Un šī situācija ir īpaša ar to, ka tās patoloģiskie procesi, kas notiek traumās vietā, tad asins izplūdumi, tūskas, asins apgādes traucējumi, var šo te nepilnīgo bojājumu pārvērst par pilnīgu bojājumu. Un tieši tas ir iemesls, kad tādā situācijā, kad ir nepilnīgs bojājums, ārstiem ir jāiejaucās neatliekami, pat nakts vidū. Lai nepieļautu to, ka nepilnīgs bojājums, kurš ir potenciāli labāks, ar labāku atvesaļošanos potenciālu, pārvērstos par pilnīgu bojājumu. Tas nozīmē, ka nepieciešams revidēt traumas vietu, pārliecināties, ka muguras smadzenes vairs netiks papildus traumētas, ja tas netiks izdarīts. Trešā situācija ir, kad ir bijusi trauma un mugurkauls ir traumēts, ir vai nu saišu bojājums vai skriemeļa traumatisks lūzums, bet mugurkauls savu aizsargu funkciju tomēr ir veicis, un muguras smadzenes nav bojātas. Šādā gadījumā ir ārstiem nepieciešams saprast, vai šis bojājums ir tā saucamais stabils bojājums vai nestabils bojājums. Ko nozīmē stabils vai nestabils? Citiem vārdiem, vai šis lūzums mugurkaulā ir nestabils? Nestabils nozīmē, ka viņš var kustēties un radīt muguras smadzeņu bojājumu potenciāli, kurš vēl tagad nav. Tādā situācijā arī jārīkojas neatliekami un jāoperē, un tātad šī nestabilā situācija jāpārvērš par stabilu, lai nenotiktu muguras smadzeņu bojājums. Un pēdējā situācija, kad ir muguras smadzeņu traumatisks bojājums, bet tas ir stabils bojājums. Tas nozīmē, ka nepastāv kaut kāds kustīgums, kura rezultātā varētu ciest muguras smadzenes. Šī ir tāda labvēlīgākā situācija, kad operāciju, ja tāda vispār ir jādara, var atlikt uz dienas laiku vai uz nākamo dienu, lai viņai kārtīgi sagatavotos un izdarītu to tādos vismazāk stresainos apstākļos.
Dažās situācijās operācija vispār nav nepieciešama, ka pacientu var izārstēt vai ar gultas režīmu vai ar kādām citām mazinvazīvām metodēm. Kopumā es vēlētos teikt, ja jums ir bijusi nozīmīga mugurkaula trauma, un pat, ja jūs jūtaties relatīvi labi, drošības pēc būtu vēlams aiziet pie speciālista, lai pārliecinātos, ka ar mugurkaulu viss ir kārtībā.